Nopirku zemes gabalu Skrīveros, un šī ir līdz šim mana riskantākā investīcija nekustamajā īpašumā. Pats zemes gabals ir 6700 kvadrātmetru liels, atrodas Skrīveros, nomaļā vietā, savrupmāju apbūves teritorijā. Blakus zemes gabalam atrodas šāds angārs, kurš zirgi ganās. Te ir maža ražotnīte, te ir pāris vēl dzīvojamās mājas, daudz dzīvokļu, vēl viena ražotnīte. Un te sākas tās savrupmāju apbūves teritorija, kur ir jau dažas privāti mājas, un pats zemes gabals te arī robežojās. Un nākotnē kaut kad ir plānots, ka te izbūvēsies arī ceļš gar pašu zemes gabalu un vēl tur aizmugurē aizies. Līdz ar to potenciāli viņu var arī dalīt mazākos gabalos. Kāpēc riskantākais? Tāpēc, ka tie ir Skrīveri, tas ir patāli no Rīgas. Un pēdējā gada laikā šeit ir notikuši tikai 3 darījumi. Tie gan ir bijuši ar mazākām platībām un cenu diapazons 10 līdz 12 tūkstoši. Šo zemes gabalu es iegādājos pa 8600, ar visām izmaksām viņš man nostāsies kaut kur ap 9500, pārdot es viņu plānoju par 17800, līdz ar to peļņu veidojās tur vairāk par 8000. Un atdeve tātad ap 90% pret ieguldījumu. Risks ir saprast, kad vispār izdosies šādu zemes gabalu realizēt. Cena ir laba, bet vai būs pircēji šādiem zemes gabaliem. Un arī šis ir pirmais darījums, kurā es neesmu piesaistījis nevienu investoru, līdz ar to visus riskus uzņemos es viens pats. Skatīsimies, kā iet. Ierakstiet komentārā, kā jums liekas, cik ātri man izdosies šādu zemes gabalu realizēt.